Tātad sākt otro daļu. Un tātad paneļa diskusija. Un droši vien, ka tad es došu vārdu Guntai Laužai, kur būs paneļa diskusijas vadītāja, lai sāk paneļa diskusiju vides, uzņēmējdarbības un konkurences miedarbību. Iespējas un izaicinājumi. Jā, paldies, Tom. Tātad jautājums ļoti vienkārši. Konkurences miedarbība, vide, uzņēmējdarbība. Un šodien tāda konkurences padoma savā pētījumā ir apzinājusi virkni problēmu jautājumu, no kuriem daļu mēs pēc būtības arī vēlējāmies apspriest jau nedaudz plašākā lokā, kopā ar gan citu valsts institūciju pārstāvjiem, gan pašvaldību pārstāvjiem, gan arī nozares pārstāvjiem. Un kas tad mūs pārstāvēs katru no interešu blokiem? Tātad, vēlreiz nedaudz par mani. Es esmu Gunta Lauža, konkurences padomes juridiskā departamenta direktora vietniece. Tātad valsts institūciju pārstāvi mums ir Rudīta Vesera, Varam vides aizsardzības departamenta direktore. Tad arī Ilze Termāne, konkurences padomes otrā analītiskā departamenta direktora, kas pirmajā daļā savukārt prezentēja pētījumu. No pašvaldību puses mums ir Pēters Zelbe no Daugavpils pašvaldības, viņš ir priekšstādātāja vietnieks, un Jānis Baigs no Valmieras domes priekšstādātājs. Tad jau tālāk nozares pārstāvji būs Jānis Senciņš no LTRK valdes priekšstādātājs, un CR Agensels pārstāvji Arturs Šiko, kas ir uzņēmuma vadītājs, un Ines Letīnska, kas ir juridiskās struktūra vienības vadītāja. Un konkurences padome savā pētījumā tātad ir identificējis divus galvenos jautājumu blokus, kurus tad mēs tālāk arī šodien mēģināsim spriest, debatēt, mēģināt dažādus risinājumus meklēt. Un pirmais no tiem būs konkurences neutralitāte un pašvaldību iesaiste, kas jau pirmajā daļā iezīmē ļoti daudz potenciālu jautājumu un spraigu diskusiju pazīmes. Un otrs no blokiem ir izlietotā iepakojuma apsaimniekošana. Sāksim no sākuma ar tādām varbūt tehniskām detaļām, kā tad šī diskusija noritēs. Diskusijai paredzētais laiks ir 70 minūtes. Līdz ar to tad katram no blokiem ir veltītas aptuveni 35. Es sākumā mēģināšu ieskicēt varbūt to galveno problēmu jautājumu būtību, tad došu vārdu izteikties katram no paneļa diskusijas dalībniekiem un aptuveni 2 līdz 3 minūtes. Protams, ka noteikti ir daudz vairāk ko teikt un daudz vairāk lietu, kuras varbūt ir vēlme akcentēt, bet šeit varbūt vairāk ir tas uzsvers uz jautājumiem un atbildēm, un arī mēs ļoti sagaidām to lielo iesaisti no zāles un jautājumus no jums. Un tad pēc tam tā lieta vēl, kas noteikti ir jāpiemina, kuras arī gribu atsaukties uz Zviedrijas kolēģi, ir, ka arī konkurences padome, protams, neaicina iznīcināt sistēmu pilnībā, to liberalizējot vai monopolizējot, ieejot šajās divās galējībās. Bet tas galvenais uzdevums tiešām varbūt šo bloku ietvaros ir meklēt šīs problēmas, tās pēc iespējas skaidrāk identificēt, un tad arī meklēt šos iespējamos risinājumus, pie kuriem tad attiecīgi būtu iespējams strādāt. Tātad attiecībā uz pirmo bloku saistībā ar konkurences neutralitāti un pašvaldību lomu. Sēžot šeit konferencē pirmajā daļā, man šķiet, ka pašvaldībām izdzirdot terminu vai jēdzienu konkurences neutralitāti jau pārskrien šarmuļi pār kauliem, un īsti varbūt nav skaidrs, ko šis jēdziens līdz galam nozīmē, vai ko tas nozīmē priekš pašvaldības, bet skaidrs ir tas, ka varbūt bailes ir no šī nezināmā, jo arī normatīvais regulējums paredz pašvaldībām izņēmumu iespēju gadījumos veidot savus uzņēmumus un arī darboties tirgū. Tomēr šeit varbūt šīs diskusijas laikā tas galvenais uzsvers un vēlme ir meklēt to, kas tad pašvaldībām būtu jāņem vērā,
pirms izvēlēties uzsākt šo komercdarbību. Un skaidrs, ka tas, ka normatīvais regulējums Latvijā ir paredzējis ļoti pašvaldībām lielu un būtisku lomu, kas pēc būtības nozīmē gan izvēlēties atkritumu apsaimniekotāju, kā arī noteikti maksu par šo pakalpojumu sniegšanu. Tas pēc būtības nozīmē, ka pašvaldība darbojas kā regulators šajā jomā, un tā ir ļoti liela rīcības brīvība lemt par to, kāds tad būs tirgus modelis un kāda tad būs konkurences situācija tajā. Tomēr bez regulātora lomas, kā jau es iepriekš minēju, ir šis likumā pieļaujamais izņēmums arī pašai pašvaldībai darboties šajā jomā. Līdz ar to tas jautājums vairāk ir par to, kādi tad aspekti būtu pašvaldībai varbūt jāņem vērā, iesaistoties komercdarbībā. Ja viņa šajā komercdarbībā darbojās, tad varbūt kāds būtu šis pārvērtējums, uz ko arī Zviedru kolēģis norādīja savā uzrunā, ka pašvaldībai arī, kura darbojās šajā jomā, ir ļoti regulāri jāpārvērtē, vai šī darbība ir attaisnojama, un kā tad tas iet kopā ar šo konkurences neutralitātes principu, kas pieprasa, lai pašvaldība komercdarbībā nebauda konkurences priekšrocības pār tās privātās sfēras konkurentiem. Un šeit varbūt sāksim droši vien ar pašvaldību pieredzi, kā tādas. Varbūt, ka pirmo vārdu došu Daugavpils domas pārstāvim Pēterim Dzelbim. Ņemot vērā to, ko jūs sakat par konkurenci un saucat par konkurenci, īstenībā likums viņu ļoti lojāli atļauj, un pašvaldība ir jāizdara tikai viens mazs sniegs. Ir jāizsludina konkursu. Un, protams, lielākā grūtība pašvaldība ir noteikti pareizi konkursa prasības un pareizi noorganizēt konkursu. Jo tad, kad jūs to ietvaru parādījāt šodien 40 normatīvi akti, tad, kad mēs sākam runāt par sadzīves atkritumiem, viņiem parādās nodaļa, apakšnodaļa, nešķiroties sadzīves atkritumi, pēc tam iepakojumi, pēc tam bioloģiski noardāmi atkritumi, pēc tam vēl kaut kādi atkritumi. Beigās sanāk tā, ka ir daļa atkritumu, kurus īsti nedrīkst kopā savākt kā sadzīves atkritumus, bet viņi nav klasificējami kā bīstamie, un viņi ir sadzīves atkritumi. Un, protams, tad ir tas otra dilemma, pie kuras nonāk pašvaldība. Neiesim cīnīties ar operatoru, jo mēs nezinām, kā cīnīties ar operatoru, un šeit es piekritīšu Zviedru pārstāvim, ka ir jāstudē cilvēkiem un ir jāmācās šo sistēmu, kā īstenībā strādā atkritumu apsaimniekošanas sistēma, ja, tiem cilvēkiem, kuri atbild par pašvaldību iepirkumiem vai par uzņēmumu, kurš strādā pašvaldībā. Un, protams, ka abi modeļi var būt, bet Daugavpils piemērs tātad bija modelis, ka bija pašvaldības uzņēmums, kurā pašvaldībai ir, viņš skaitījās par pašvaldības uzņēmumu pēc privatizācijas, bet pašvaldība ir tikai 37% taņi uzņēmumā, un pašvaldība nevar noteikt, nepieņemt nevienu lēmumu un nevar ietekmēt. Tāpēc pašvaldība gāja citu ceļu, izsludināja iepirkumu, un iepirkums parādīja, ka brīvā konkurence ir 40% lētāka par 1 kubikmetru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas. Protams, jautājums ir tikai tanī, ko nevar saprast iedzīvotāji, jo iedzīvotāji ir gala maksātāji, kā šī brīža situācijā, kad it kā ir ekonomikas lejupslīde, kopējais atkritumu daudzums pieauga visā Latvijā. Nu, un, protams, kā arī līdz ar to pieauga viņu maksājums par konkrētu atkritumu apsaimniekošanu. Bet varbūt tā otra sadaļa, kas ir, par kuru mēs otrajā daļā runāsim, tas būs turpinājums vēl. Ja, bet īsti to, ko es redzu no pašvaldības puses, jā, pašvaldība var iesaistīties, bet tikai nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, kas tālāk aiziet līdz pārstrādes šķirošanas līnijai un tālāk aiziet līdz poligonam. Viss pārējais ir brīvais tirgus, un ja uzņēmums vai atkritumu radītājs grib dalīti salasīt bioloģiju, dalīti salasīt iepakojumu, dalīti salasīt kaut ko, viņam ir jābūt brīvām tiesības izvēlēm, kam viņu nodot. Jo tas nav apliekams ar DRM.
Jā, skaidrs. Paldies par vērtīgo pieredzi no Daugavpils, kur tātad attiecīgi no in-house pašvaldība bija pārgājusi uz publiskiem iepirkumiem. Un tātad otrs, es jūtu, ka noteikti arī būs daudz ko teikt. Pēterim Jānim Paikam, no Valmieras domas, tad lūdzu vārds jums. Jā. Es absolūti varu pateikt, ka Valmieras pašvaldība nebaidās no konkurences, bet šeit mazliet ir jāpieskarās vēsturē, jo tajā brīdī, kad principā Vidzemē tapa ļoti interesants modelis un vispār laikam vienīgais līdz šim zināmais, ka toreiz vairāk 80 pašvaldības vienojās. Tas bija gandrīz 20 gadus atpakaļ un tika izveidots atkrituma apsaimniekošanas uzņēmums, kas pieder pilnībā pašvaldībām, un kāpēc tas tika izdarīts. Toreiz nebija ne konkurence, nekas, bija vairāk kā 100 dažādas miskastes, savādāk es viņus nevaru nosaukt. Veda, kur gribēja, kā gribēja, un šī situācija bija vienkārši briesmīga. Tajā brīdī tika izveidot šis uzņēmums, un es teicu, tas ir tāds vēsturisks, kad vairāk 80 pašvaldības vienojās par vienu no tiem principiem, un pats galvenais arī par vidas mērķu sasniegšanu, jo mums gribējās tomēr sasniegt pirmā prioritāte, ja? Un tāpēc es arī aicinu varbūt turpmāk paskatīties nevis tikai šauri no konkurences viedokļa, bet arī no tā, ko mēs vispār dzīvē gribam sasniegt, ja? Un tieši šajā atkrituma apsaimniekošanas jomā. Pie kā mēs esam nonākuši tagad ar to, ka jūs tajā kartē tur tas lielais zaļais, nezinu, vai kauna pleķis vai kas skaitās, jo mēs strādājam pēc in-house, bet ar 20 gadu pieredzi. Pie kā mēs esam nonākuši? Tātad Latvija 20. gadā ir apsolījusi noglabāt mazāk 50% no atkritumiem. Ja? Patreizajā brīdī tas procents ir ap 80. Ja? Tā kā mums ir daudz ko darīt. Ja? Redzat, šis Vidzemes reģions, kur patreizajā brīdī 28 pašvaldības ir iesaistītas visā šajā pasākumā, jau patreiz noglabās zem 50%. Ja? Tātad, vai tas ir labi vai slikti, nezinu, esam pirmie. Ja? Kas ir jau iemācījuši iedzīvotājiem gan sašķirot, gan taupīt, gan nodot otrreizējai pārstrādēji visam pārējiem. Ja? Mūsuprāt, šis ir ļoti labs mērķis, ko mēs jau esam sasnieguši patreiz šajā te brīdī, un tas ir lielākoties pateicoties tam mērķim, ko mēs uzstādījām toreiz, ja? Un kad viss šīs pašvaldības kopīgi arī veiksmīgi darbojās. Bez visa tā es gribētu teikt to, ka visas šīs pār pa 100 minētās miskastes ir likvidētas, viss tiek vests tikai uz vienu poligonu. Un šeit gan jāsaka arī tā, ka šis tirgus jau ir ļoti interesanti. To, ko jūs tur runājat, 28 pašvaldības darbojamies uz in-house principiem, ja, bet mēs pārvaldām tikai 14% no visas Latvijas atkritumiem. Ja. Tātad tas ir, piedodiet, tas ir pietiekami maz. Ja. Jautājums par visu šo pārvērtēšanu. Mums ir vēl viens cipars, ar ko palielīties, 98% iedzīvotājiem ir līgumi par atkritumu izvešanu. 98%, ja, tas ir pietiekami augsts procents, un mēs arī visu zinām, kur, kas un kā. Un tas ir tikai arī pateicoties ļoti labam šim te kopējam darbam. Tagad pie visas šīs pārvērtēšanas, ja šīs 28 pašvaldības vēl aizvien uzskata, ka tas ir uzņēmums darbojās ļoti labi, ja, jau 20 gadus, ja, tad vai mums ir kaut kas jāmaina vai nav kaut kas jāmaina. Jautājums ir par šo in-house, kas te tā kā bubulis tika pieminēts. Ja, es tikai gribētu atgādināt, ka šis likuma regulējums pilnībā atbilst gan Eiropas Savienības direktīvām, gan arī Eiropas Savienības tiesas praksē. Ja mēs viņu gribam kaut kādā veidā šeit vēl sarežģīt vai kaut ko padarīt vēl smagāku, ja, tad es teiktu, ka tas jau pat būtu vērtējums kā neatbilstoši Eiropas Savienības dibināšanas līgumam. Tā kā lūgums arī to kaut kādā veidā te nepiesaukt, ka tev pašvaldības ir izvēlējušās in-house un tas ir kaut kāds bubulis. Ja. Un svarīgākais, ko šobrīd gribētu pateikt, lai arī diskusijas uzstādījums šobrīd netiktu veidot kā tāds pretstats. Ja. Pašvaldību uzņēmumi, privātie uzņēmumi, ja, kurš labāks. Ja. Nevajag tā runāt, es domāju, un šāda diskusija tikai novedīs strupceļā, un jūs ne pie kāda rezultāta nenonāksiet. Un es teiktu, ka abi modeļi ir vērā ņemami, abi modeļi ir darboties spējīgi, un piedodiet, Eiropas Savienībā nav neviena valsts, kurā būtu tikai privātie vedēji. Un ja mēs paskatāmies uz
pāris lietām, piemēram, Austrija, kur jūs neesat pētījuši, ja, kad Austrijā visa apsaimniekošanas sistēmas organizēšana, ko es arī gribētu minēt, mēs runājam tagad tā kā kaut kur paveišanu, pa kaut ko tādu, bet visu sistēmas organizēšanu nodot pašvaldības uzņēmumiem. Un tālāk jau pašvaldības uzņēmumu veids iepirkumu kaut kādām konkrētām sadaļām. Ja? Mēs tagad te kaut kā mēģinām kaut ko mazliet savādāk darīt, ja? Bet ja mēs vēl parunājam par vidas mērķiem, tad Eiropas Savienības vidas mērķu sasniegšanā līderi Nīderlanda patreizajā brīdī. Un arī Nīderlandes pašvaldību īpašumā ne tikai atkritumu savācēji, bet arī atkritumu dedzināšanas rūpnīcas, kas ir tīri pašvaldība, un lielākais vedējs ir kompānija Indaver, kurā ir aptuveni 2000 darbinieki, kas pieder pašvaldībām. Tā kā neviens, ņemot vērā šo visu pieredzi, un Vidzeme ir nolikusi par pamatu arī ne tikai konkurenci, bet arī vides mērķu sasniegšanu. Ja? Ņemot vērā šos faktus, kaut to pašu Nīderlandi, ja, kura principā, es teiktu, arī ir ļoti liberāla valsts pret visu konkurenci vispār, jo neviens man neiestāstīs, ka mums kaut kas ir patreizajā brīdī jāmaina. Paldies! Jā, paldies par vērtīgo komentāru. Es varbūt gribētu nedaudz precizēt. Skaidrs ir tas, ka mēs nedomājam un nemeklējam to, kur ir tie labie un kur ir tie sliktie, un nemēģinam pretnostatīt, bet vairāk... Es atvainojos. Paskatieties, kas bija konferences sākumā. Piedodiet, es to tā uztvēru. Tas, ko mēs varbūt mēģinam šeit darīt, ir vairāk atrast tos brīžus, kad pieņemt pareizo izvēli, iesaistīties vai nē. Un, teiksim, kas ir ar šo pārvērtēšanu, cik bieži to vajadzētu veikt, un kā es nesaku, ka in-house noteikti visos gadījumos ir slikts un skaidrs, ka ir arī labie piemēri, un, teiksim, jūs arī vienu šādu labo piemēru esat šodien šeit pastāstīs, līdz ar to, tad paldies jums par to, un tad varbūt nākošo vārdu es došu varam pārstāvēji Rudītē Vestrē par šo jautājumu izteikties. Labdien, godātie klātesošie. Protams, tā kā es pārstāvu valsts iestādes vairāk par normatīvo bāzi. Šeit tik pieminēti divi modeļi, tā teikt, kādā veidā var organizēt atkritumu apsaimniekošanu un abi atbilst normatīvo aktu nosacījumiem un prasībām. Un, ja mēs skatāmies no mūsu ministrijas viedokļa, mēs vienmēr esam uzsvēruši to, kā par sadzīves atkritumiem savā teritorijā, par šo atkritumu savākšanu un savākšanas organizēšanu un apsaimniekošanu ir atbildīgas pašvaldības. Tā kā līdz ar to pilnīgi skaidrs, ka pašvaldība ir tā iestāde, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem, vislabāk zina savu iedzīvotāju vajadzības, visas varbūt arī iedzīvotāju blīvumu, visas īpatnības, kas ir konkrētajā reģionā. Līdz ar to var visprecīzāk nodefinēt prasības, kādas ir vajadzīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanai konkrētā teritorijā. Un atbildīga pašvaldība tad arī atbildīgs lēmums pieņem, tā tam būtu jābūt. Un šajā gadījumā, protams, vai tas ir iepirkums, vai tas ir tālāk inkaušanī gadījumā, ko arī pieļauj likums, tas ir pašvaldības lēmums. No mūsu skatu punktu vienmēr ir bijis tomēr uzstādījums, ka sākotnēji vajadzētu paskatīties konkursu virzienā un tomēr mēģināt tad atklātā konkursā atrast labāko apsaimniekotāju, bet kā rāda prakse, tad gadījumi ir dažādi. Nu, un, protams, ja tas rezultāts nav bijis pozitīvs, tad atliek iet otru ceļu. Bet jebkurā gadījumā ļoti būtiski ir kādas prasības izvirz pašvaldību apsaimniekotājiem un kādā veidā viņš šo procesu organizē, cik atbildīgi. Jā, paldies. Un tālāk tad es došu vārdu Jāņa Miņķiņkungam. Varbūt nedaudz vairāk arī tieši no nozares pārstāvu puses. Jā, sveiki, labdien! Mazliet precizēšu. Tad Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kamera ir faktiski visu nozaru uzņēmēju biedrība. Mums ir tirgotāji, mums ir ražotāji, mums ir pakalpojumu sniedzēji, mums ir visu kapitālu, gan privātā kapitāla, gan publiskā kapitāla. Arī, ja mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanas nozari, tad mums ir daudz spēlētāji gan no privātā sektora, gan no publiskā sektora. Tas kopējais kameras biedru un apgrozījums 14. gadā bija 17,5 miljārdi eiro. Tad priekš Latvijas pietiekami ievērojams cipars, kas ir vairāk kā 2 valsts budžeti.
Līdz ar to man jāsaka, ka es noteikti neesmu eksperts nozarē, ja? Taisn otrādi vairāk, ja mēs ar ārstiem salīdzinām tāds terapeits, ja? Bet tāpēc arī tas mans komentārs vairāk tāds terapeitisks konteksts. Vispirms man jautājums zālē, es vienkārši sākumā, diemžēl aizņemtības dēļ nebija, vai mēs varam sanāt, ka pats vien rokas tie, kuri ir ar teiksim tā, nevis pašvaldības vai valsts sektora pārstāvi, bet privātā sektora pārstāvi. Mēs varam sarunāt. Emškungs kā lielo pilsētu? Nē. Ok. Paldies. Bet, vienot sakot mazāk. Jā. Tā bija cita cepure, jā. Tad nevis lielo pilsētu asociācija, bet... Nolīgts konsultants. Ok. Paldies. Tad par pozīciju, kas ir Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pusē, tā bāzes lieta ir tāda, ka mūsuprāt katram pamatā ir jānodarbojas ar savām lietām, uzņēmējiem jānodarbojas ar biznesa lietām un savukārt pašvaldībām attiecīgi ar savām lietām un valstī arī ar savām lietām. Protams, arī šajā tēmā nav melns un balts. Ja? Līdz ar to arī vienalga, kuru no nozarēm mēs raudzītos, ir dažādas situācijas. Un mums tā pozīcija ir tāda, ka ja aktīvs kāds vienalga valstī pašvaldībai ir strateģisks, ja, piemēram, es teiktu, ka pietiekami loģiski, ka tur, Latvenergo, pieņemsim, ja pa valstu runājam, ka tas ir valsts kapitāls sabiedrība un tam līdzīgi. Tad tas ir diezgan loģiski un no drošības viedokļiem, no visādiem viedokļiem. Savukārt, ja tas aktīvs nav strateģisks nozīmes, tad noteikti vajadzētu jau skatīties uz privāto sektoru. Protams, mums ir divas situācijas, un arī laika ziņā viņas noteikti mainās, kā Baika kungs minēja, ja sākotnēji bija, teiksim, nesat, laikam bija pārāk daudz to piegādātāju vai pārāk maz, bet tā galvenā atzīme, ko mēs sakam, ja gadījumā kādā jomā pašvaldībai ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu saviem iedzīvotājiem, un tā ir pašvaldības uzdevums par to visu rūpēties, un tur nav privātais sektors un nevar viņu tur dabūt iekšā, tad veidojās tā saucamā tirgus kļūda, kad ir loģiski, ka pašvaldība veic zinām intervenciju un organizē kaut ko pati. Bet tas arī ir peldoši laika ziņā mainošs tāds faktors. Ja? Ja savukārt privātais sektors principā pakalpojumu nodrošina, tad mūsuprāt nav pareizi publiskajam sektoram ar biznesu šajā lietā nodarboties. Tajā pat laikā prakse, īpaši pašvaldību kontekstā, ir ļoti plaša un konkurences padoma 3 vai 4 gadus atpakaļ bija pasūtījusi pētījumu par visām nozarēm. Es gan nepagūju viņu tagad svaigu acu pārlasīt, bet tur bija viss kaut kas, ja? Tur bija pašvaldības faktiski organizēja zobu labošanu, audzēt tomātus, citu getliņu tomātu man ļoti garšo, tie dzeltenīgas veiklā nopērkam. Ritīgi garšīgi tomāti, vienīgais, kas man neliek mieru, kādā sakarā pašvaldībai būtu jāaudzē tomāti. Es domāju, ka tā nav pašvaldības funkcija. Rīga izceļās, paldies Dievam, uz galda nav akva Rīga ūdens, ja? Arī it kā, lai efektīvāk tagad pildīs ūdeni pudelēs un nav tirgus kļūt pamanīt, ka mēs nevarētu veiklā nopirkt ūdeni. Tendence, protams, ir pašvaldībām pēc iespējas vairāk nodarboties ar biznesu. No mūsu organizācijas viedokļa tas nebūtu pareizi. Līdz ar to būtu, ja tas ir strateģisks aktīvs, tad tā ir viena lieta, ja nē, tad tomēr skatīties, vai tu nevar piesaistīt privāto biznesu. Protams, šeit runājot par privāto biznesu, ne visi uzņēmēji arī ir balti un pūkaini un tās attiecības un arī konkursu izsludināšana par virkni peripetīs. Bet tas atkal ir jautājums par publisko iepirkumu likumu regulējumu, kas arī ir ar problēmām, kā mēs zinām. Tas ir jautājums par tām tiesiskajām attiecībām, kas tiek izveidots jau līgumiski ar konkrētajiem, pakalpojumu sniedzējiem. Tur arī daudz kopā darāmās lietas. Tas, kas būtu jādara, uz nākotni raugoties, tas ir noteikti, tā publisko pakalpojumu likumu, publisko iepirkumu likumu pārskatīšana, mūsuprāt, pilnīgi noteikti ir mums ļoti nopietni jādomā par konkurences padomes lomas stiprināšanu. Es domāju, ka tas ir jautājums, jo godīga konkurence ir tiešām attīstības pamatā. Otra lieta, kas ir atkal nodokļu konteksts, ir ļoti svarīgi pašvaldībai iedot legālu finansiālu motivāciju
pelnīt no tā, ka viņas teritorijā atrodas uzņēmumi. Tad šeit ir virkni risinājumu gan uzņēmuma ienākumu nodokļu pārdala par labu pašvaldībām, iespējams iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārdala par labu pašvaldībai pēc darba vietas, nevis pēc dzīves vietas. Ja? Un virkni citu risinājumu, lai pašvaldības arī būtu reāli finansiāli motivētas savai teritorijai biznesu piesaistīt. Ja? Tas ir otrs, un nobeigumā es laikam pārtērēšu savas 2 minūtes. Ja mēs raugāmies uz ne tikai Latviju, bet visu reģionu kopumā, tad ko mēs redzam, faktiski Eiropas arī Savienības reģions, visu, tā skaitā Latvija, kas ir viens no atpalikušākajiem reģioniem Eiropas Savienības ietvaros, Amerikas Savienotās valsts un Āzijas kopums. Ja? Tas trends ir tāds, ka Āzija strauji aug, Eiropas Savienība faktiski virzās tādā zināmā stagnācijas virzienā, un līdzīgi problēma ir Amerikas Savienotajās valstīs. Ja? Kas ir ļoti, fundamentāli pārdomājuma lieta, vidusslāņa lielums pēc OECD aprēķiniem. Tā mainās vietām Āzija ar Amerikas Savienotām valstīm un Eiropas Savienību. Ja Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās valstīs vidusslāņa lielums 2000. gadā bija pietiekami liels, tad 50. gada prognoze viņš paliek ļoti, ļoti mazs, un nevēlāk mēs redzam arī virkni signālus Eiropā un Amerikā, ja, par to, ka cilvēki neapmierināti par to politiku, kas notiek. Un Āzijā ir otrādi. Āzijā no sākuma, tur ļoti maza tāda šaura nabadzīgi, bagāti cilvēki un vidusslāņa lielums, viņiem vidusslānis aug. Un 50. gada prognoze, ka viss ir otrādi. Ja. Par to dar aizdomāties. Kāpēc es to stāstu? Mums ir, gribam vai negribam, kā Latvijai, jāskatās uz tām valstīm, kuras aug. Ja? Viens cipars. Ķīnā betonu 3 pēdējos gados ir patērējuši tik daudz, cik Amerikas Savienotajās valstīs, kas arī nav maz valsts, ne? Pēdējos 100 gados. Stāties priekšā to apjomu. Ja? Un kāpēc to stāstu? Viena no pārtikušākajām valstīm, kur cilvēki ir vislielākajā labklājībā, kas bija nesen viņa piemērs, viņi uzbūvēja milzīgu augstskolu, infrastruktūru, visas kampus, visu sabūvē un atdod pārvaldībā privātajiem. Ja? Tā domā Singapūrā, mēs domājam tā, kā mēs domājam. Tā kā ir viela pārdomām, protams, nav melns un balts, bet skaidrs, ka tas vektors, mums ir ļoti daudz publiskās, valsts un pašvaldību uzņēmumu un mazs privātais sektors, tas ir vairāk Baltkrievijas virziens, kā tas virziens, kurā vēlētos virzīties. Paldies. Paldies par tādu globālāku skatījumu. Tad varbūt pāriesim pie tieši atkrituma apsaimniekošanas nozares pārstāvjiem. Tad, kāds no Ragīncela pārstāvjiem. Labdien, esmu Artūrs. Ceru, ka uzņēmēji man atbalstīs. Šķiet, ka rodas tāda sajūta, ka aizmirstat iedzīvotāju labumu, kā var pat bieži. Un es par pašvaldības uzņēmumu runāju. Un viedoklis ir tāds, ka in-house risinājumi tā ir stagnācija un izvairīšanās no liekām problēmām. Un es vairāk kā esmu pārliecināts, ka mēs uzņēmēji varam pakalpojumu nodrošināt efektīvāk un izdevīgāk priekš iedzīvotājiem. Ar noteikumiem, ja pašvaldība strādā savu darbu, tas ir pie iepirkumiem, pie dokumentācijas un kontrolas. Tas paliekāt viss. Drīkst atbild. Jums te lūgums būtu papētīt arī par nomaksāto dabas resursu nodokli, par vidējām atlīdzībām, par nomaksātiem nodokļiem valstī. Un jautājums, ko valsts no viss šī iegūst. Ja? Un ja jūs runājat par to, ka mēs kaut kādā veidā apbižojam savus iedzīvotājus, ja? Paprastat mūsu iedzīvotājiem par to. Ja? Es pilnībā arī piekrītu par šo nodalīšanu, kas ir, un Valmieras pašvaldība, jūs gribat aptuveni salīdzināt, ekonomiski ļoti aktīvi, mums ir 996 darbvietas uz 1000 iedzīvotāju. Un mēs ļoti rūpīgi, protams, strādāt gan ar rūpniekiem, gan ar privātiem uzņēmumiem, ja, un nesaredz tur nekādas problēmas, un, kā es minēju, es neesmu pret konkurences ierobežošanu. Bet par šiem iedzīvotājiem, ko es teicu, ir mērķis, uz ko mēs gājām,
Un visi Vidzemes iedzīvotāji, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, vai tas ir tālajā Igaunijas pierobežā vai Valmierā, visi saņem vienādus pakalpojumus šajā te jomā un par saprātīgu samaksu. Es zinu, ka Valmiera ir ļoti interesanti daudziem un ir precinieki daudz braukuši, ja, bet mēs negribam izjaukt sistēmu, jo mēs 20 gadus esam veidojuši visai Vidzemei. Es to vēlreiz gribu atkārtot. Jā, paldies par Valmieras piemēru. Es saku paldies paneļa diskusijas dalībniekiem par īso ieskicēšanu šī konkrēta jautājuma saistībā. Un tad varbūt es gribu dot arī iespēju zālē uzdot konkrēti jautājumus, bet tāda maza piezīme. Katrā gadījumā, tad, kad jūs šo jautājumu uzdodat, pasakat, no kurienes jūs esat un kam tieši, kurai no personām jūs šo jautājumu adresējat panelī. Līdz ar to, tad, jā. Vēlreiz jautājums šoreiz gan no manas puses konkrēti Endziņkunga. Un es gribētu pajautāt, kā Latvijas atkrituma saimniecības asociācijas vadītāji, kā jūs skatāties uz to, ka, teiksim, pašvaldības šī gadījumā veidotu lielos objektus, kas ir vajadzīgi atkrituma saimniecībai, jau veidošie poligoni ir veidot arī ar daļai Eiropas Savienības naudu, bet arī, teiksim, citas vajadzīgās lietas, kā, teiksim, atkritumu kompostēšanu, kā atkritumu biogāzes ražošanu, kā, teiksim, pārstrādi tieši, varbūt kurināmā. Bet pēc tam, kad šī infrastruktūra ir izveidota, tad apsaimniekotājs nāk jau privāta struktūra. Un te minot par Zviedriju, datus, kad ir ļoti daudz privātu, tad tieši ir tas moments, kas mums Latvijā nav raksturīgs, ka privātie nāk kā gatavu pašvaldības objektu apsaimniekotāji ar noteiktu laiku, un pēc tam viņi atkal mainās. Kā jūs skatāties uz šādu attīstības ideju? Jo mums pašlaik uzņēmējiem nepietiek naudas šiem lielajiem infrastruktūras objektiem, un viss beidzās ar to, ka mums gandrīz viņi vispār citu nav izņemot poligonu. Īsa atbilde noteikti ir, jā, tas ir tas piemērs, ko es stāstīju Singapūras kontekstā, ka ja publiskais sektors redz, ka kāda, teiksim, kaut kas trūkst, kāds objekts trūkst vai tam līdzīgi, tad tas ir ceļš, jā, no sākuma ir tā intervence, tā kā es stāstīju par Singapūru, uzbūvēja ļoti modernu, mūsdienīgu augstskolu, bet nevis paši pēc tam viņu apsaimnieko un tam līdzīgi, bet atrod labāko no apsaimniekotājiem, kas ir privātajā sektorā un uz priekšu. Nesanāk tās lietas, rezultāti nav maina. Ja? Tur ir atkal stingri līguma noteikumi. Es domāju, ka tas ir attīstības vektors, jo bieži vien jau, es arī, pirmkārt jāsaka, Valmiera īstenībā bija laikam pirmā, kad mēs izveidojām publisko pakalpojumu gada balvu, tas ļoti daudziem kritērijiem mēs vērtējam pašvaldības draudzīgumu biznesam, tad Valmiera bija čempions, uz kur pirmā balva tika Valmierai. Tā kā Valmiera kopumā ir tiešām liela maleči, ja? Tas, tā kā, jā, par tā, īsā atbilde droši vien, ka jā. Jānis Butkevičs pārstāv privāto sektoru, EKA Baltija grupu valdes loceklis. Klausoties šeit notiekošais, nekādā gadījumā negribētu sadalīt divas nometnes, privātie un publiskie. Un kā rāda pieredze, ka pēdējā laikā diezgan daudz tieši privātie arī strādā kopā ar publiskajiem, publiskie strādā kopā ar privātajiem, vienota mērķa labā. Un šie mērķi, kā jau arī minēja, ir šie te vides mērķi, ko arī uzliek Eiropas Savienības direktīvas, un tas skar tikpat labi gan privātos, gan arī publiskos. Viena lieta, kas varbūt mazāk ir izskanējusi šeit, bet kas redzu nākotnes attīstības perspektīva, ir tieši publiskā privātā partnerība. Tas ir tas virziens, kas varbūt Latvijā šobrīd vēl nav pārāk populārs, ņemot vērā to, ka mums Eiropas Savienība naudu tāpatās met pakaļ, īpaši tie ir ar 85% līdzfinansējums kā pašvaldībām, tad, protams, ka publiskā privātā partnerība nav tik interesanta. Bet, ja skatāmies arī tajā pašā atkrituma apsaimniekošanas nozarē, kur šis finansējums kļūst arvien mazāk, un šobrīd ir tikai 35%, un savukārt privātajam biznesam iespējas aizņemties šo naudu ir visai lielas, tad, es redzu, ka jau tuvākajos, varbūt gados 5, kļūs arvien vairāk un vairāk tieši publiskās privātās partnerības projekti. Un kā pirmais, ko mēs arī jau redzam, tas ir potenciāli iezīmēs Rīga.
Rīgas atkrituma apsaimniekošana, kas varētu kļūt pirmais nozīmīgais tās publiskā privātās partnerības projekts. Tas nebija jautājums, replika. Paldies, jā. Varbūt vēl kādi jautājumi? Tā. Ja es varu mazliet papildus komentāru, tur, kur šī, teiksim, intervence un kooperācija savukārt būtu ekstrā svarīga, tas atkal, tu par Singapūras piemēru analizējot, viņiem ir tā, ka tur, kur ir jautājums par eksportu, tad taisn otrādi viņi mēģina kaut kā atbalstīt, un es teiktu tā, ka tie paši tomāti, getliņi, garšīgiem, ja kaut kādā veidā, tas viss tā produkcija nevis tā kā, iet iekšējā tirgu ar visu no tā izrietošo, bet ja tas akva Rīga vai tomāti vai deja kas cits, vai, piemēram, kopīgi uzcelt, es nezinu, Rīgā tur kaut kādu konferenču halli, kurā var eksporta turismu vilkt šurp. Tur savukārt tas eksporta kopdarbība eksportā ir ļoti svarīga, un es pat aicinātu to darīt. Ja? Bet, ja tas ir iekšējais tirgus, tad problēmas, protams, izveidojās in-house sakarā un tā. Un publiskā privātā partnerība, kolēģis pareizi minēja, tas ir absolūti labs nākotnes virziens. Diemžēl mums ir ļoti maza vēsturiska tāda pieredze, un es pat teiktu, pārāk daudz pat negatīvi īstenībā. Tur tiem radariem es atceros, tur gāja tā kā gāja, un vēl citas lietas. Bet tas bija tas, ka mums vienkārši pārāk maz pieredze, un tur vienkārši jāuztur. Katra lieta, ko netrenē, tas atrofējās, ja kaut kas jāpatrenējās. Un tur liels posms bija, tad pirms tam nebija, gan koncesijas, gan vispār publisko PPP, teiksim, projekti, un tad, kad bija aizdevuma programma, krīzes epicentrā aizdevuma, tajā līgumā bija vispār teikts, ka PPP vispār nedrīkst būt. Ja? Un tad tagad mums ir salīdzinoši mazs laiks bijis, ka mēs it kā varam tā kā atjaunot publisko-privāto partnerību, bet ļoti maza pieredze, daudz arī negatīva, līdz ar to mēs maz viņu izmantojam, bet tas pilnīgi noteikti ir nākotnes attīstības vektors. Pilna pasaule ar dažādiem ceļiem, ko privātie būvējuši un maksas un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā virziens tas ir labs, bet tur visiem mums jāiemācās. Gan pie kam tur nav runa, ka tur pašvaldības vai valsts sektors ir kaut kādi sliktie un uzņēmēji labie. Tur abiem diviem kopā ir jāiemācās, teiksim, strādāt. Jā, paldies par komentāru. Un varbūt es nedaudz ieskicēšu to vēl vienu pusi, kurā mēs jau pieskārāmies, kas bija tieši par šiem iepirkumiem un kādiem tad varbūt būtu jābūt šiem nosacījumiem, kas tiek iekļauts šo iepirkumu dokumentācijā, un kādam varbūt būtu jābūt šim iepirkumu procesam, lai viņš būtu tāds, kas pēc būtības jau sākotnēji izsludinot šo konkursu kaut kādā veidā neierobežot, varbūt, teiksim, tirgus dalībnieku nepamatoti piedalīties šajā konkursā, un, teiksim, varbūt arī mēs varētu lūgt paneļa diskusijas dalībniekiem, kam ir, teiksim, pieredze vai kas vēlētos izteikt viedokli šajā konkrētajā jautājumā. Tad dot vārdu, es zinu, ka noteikti Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem noteikti būtu ko teikt. Jā, protams, publiskā iepirkuma likums reglamentē, protams, visu, bet ir arī jautājums par to, kādā veidā tad privātais partneris nāk iekšā. Un ja mēs skatāmies 3 gadu atpakaļ vēsturi, tad jā, tad bija izvēle starp 3 un 5 gadiem organizēt iepirkuma procedūru. Šobrīd ir no 3 līdz 7, bet es uzskatu, ka tas ir vienalga par maz. Jā, ka tomēr, ja nāk uzņēmējs, kuram ir tas līgums noteikti 7 gados, tāpēc arī Jānis pateica par to, ka būtu labi, ja būtu privātā publiskā partnerība. Jo privātā publiskā partnerība ir 20 gadi. Ja, un tad tās amortizācijas, kuras maksā iedzīvotāji, jo tikai iedzīvotājs apmaksā gala tarifu, ir daudz mazākas uz konkrēto laiku. Ja, un tāpēc mēs arī griezāmies gan Finanšu ministrijā par to, ka būtu jāieliek norma, ka tādos iepirkumos, ka atkrituma apsaimniekošana ir jābūt atļauts līdz 10 gadiem, veikt iepirkumu, lai amortizāciju dalītu līdz 10 gadiem, nevis īsajā termiņā 3 vai 5 gados, jo tas ir gala maksājums, kurš guļās vienalga uz gala patērētāju, atkritumu radītāju, iedzīvotāju. Un tādā brīdī tad rodas iespēja dabūt lejā gan tarifu, gan arī dabūt pakalpojuma kvalitāti, kas ir iekļauta likumā un MK noteikumos.
Un, protams, otrs jautājums ir tas, ko katra pašvaldība, kas iet uz iepirkumu, iekļauj prasībās, un cik viņa atklāti spēlē ar vai no ar atklātām kārtīm, vai ar trumpi azotē, ar tiem tirgus dalībniekiem, kuri nāk uz konkursu. Un, protams, ka dažreiz es arī ar kolēģiem, kuri citās pašvaldībās strādā, jā, kas gan arī ar atkritumu apsaimniekotājiem pārunājot, viņi uzprasa, kā mēs tā uzdrīkstējāmies tomēr iet pret atkritumu apsaimniekotājiem un spiest viņiem atklāt savas kārtis, jā, jo varbūt tās kāršu atklāšanas tā ir tā norma, ar kuru ir jāpārreikina no kubikmetriem uz tonnām. Un, protams, ka mēs bijām diezgan lojāli, mēs nelikām nekādu stingru ciparu, bet mēs pateicām tā, ka lūdzu, ir atkrituma apsaimniekotājs, katrs atkrituma apsaimniekotājs zina savu pieredzi, katrs atkrituma apsaimniekotājs zina, cik viņš savācot no iedzīvotājiem aizved līdz poligonam, cik viņš pa starpu atšķiru atkritumu un kāds ir viņam tad, tas svara tilpums. Un, protams, ka katrs, kurš atnāca uz konkursu, noteica savu. Tam, kuram bija mazāka pieredze, noteica 5 koeficientu 5. Tam, kuram bija lielāka pieredze, noteica 6 ar kapeikām, tur viens 6,25, otrs 6,29. Bija vēl lielāki, un tāpēc tā situācija parāda to, ka konkurence ir un ir iespējama, bet gribētos redzēt, lai katrs atkrituma apsaimniekotājs, kurš strādā, nāk arī pie pašvaldības ar atklātām kārtīm un to pakalpojumu, ko viņš piedāvā tālāk sniegt jau juridiskām personām vai fiziskām personām, gan arī publiskām personām, ir tiešām tas, ko viņš ir iedevis gala cenā konkursā. Jo to, ko es redzu šobrīd, īstenībā tā nav cīņa par atkritumu apsaimniekošanu. Tā ir cīņa par iepakojumu, kurš vajadzīgs tālākiem pārstrādātājiem, un lai to daļu dabūt kā iepakojumu, nāk arī apsaimniekotāji, kuri grib dabūt, jo viņš ir tik šaurs, un tā kā jums ir parādīts, jā, ka it kā ir noslēgts, bet tālāk ir tikai 2 lielie spēlētāji, kurš to visu paņem un atvērt, un tālāk nav arī iespējams ieiet. Jā, un, protams, ka šeit ir tas modelis, kuru jāskatās likumdošanas izmaiņas, kuras konkrēti noteikti arī, kura sadaļa paliek, kura nepaliek, jo, ja es pat pasaku Daugavpils piemēru, Daugavpilī ir 7,31 kubikmetra cena, tad nepilni 2 eiro paliek tikai atkrituma apsaimniekotājiem. Par savākšanu, pārkraušanu, pārvešanu, nogādāšanu līdz poligonam. Pārējā nauda 5,11 eiro ir poligonam, ir pašvaldības uzņēmumiem, kuri to visu kontrolē. Viņi kontrolē dabas resursa nodokļa maksājumus, viņi kontrolē atkritumu noglabāšanu, pārstrādāšanu, sadalīšanu, sagatavošanu. Tāpēc jau ir pašvaldības kontrole, kuru pašvaldība kontrolē kā vides elementu. Un ja pašvaldība redz, ka tas nestrādā līdz galam, tad, protams, ka pašvaldība arī šos 2 eiros paņem sev. Jā, jo runa šobrīd iet par to, ka tie ir 2,5 eiro par 1 kubikmetru, ko šobrīd ir tā cena, kurā svārstās pakalpojuma maksa. Jā, ja mēs runātu par to, kā Emša kungs sāka, ka jā, tur ir tas dabas resursa nodoklis un ir tā starpība 7, 8, 10 eiro uz 1 kubikmetru, tad varētu teikt, jā, ka tur ir tā niša, par kuru var cīnīties, bet tur viņas nav. Šobrīd lielākais spēlētājs ir poligons un dabas resursu nodoklis. Viss pārējais ir tikai maza sastāvā. Jā, paldies par viedokli. Ir pulkstenis īstenībā jau 4, kad bija paredzēta šīs konferences noslēgums. Man ir viens solījums, kas man ir Enziņkungam jāizpilda. Viņam ir jādodas tālāk uz nākamo vietu, līdz ar to, kad mēs viņam noteikti jau tagad pasakām paldies, bet diskusija vismaz tiem, jā, kas var palikt, noteikti vēl turpinās. Un tad mēģināsim, varbūt kaut kā nedaudz strukturētāk, īsāk šos viedokļus, bet tas nākamais, kam es došu vārdu, būs nozaru uzraugošās ministrijas pārstāvē Rudītai Veserē par šīm vēsmām varbūt šajā
iepirkumu dokumentācijas saprašanas kārtībā jomā. Teiksim, jā. Jā, paldies. Droši vien sākšu, es gribēju 3 lietas vērst uzmanību, ko tikko izteica Daugavpils domas pārstāvs. Tātad pirmais, ko es gribēju uzreiz atgādināt, ka jau šodien pieminētais jaunais atkrituma apsaimniekošanas likuma 18. pāns jau šobrīd un ne jau pirmo gadu paredz iespēju ne tikai organizēt konkursu iepirkuma kārtībā, bet arī pielietot procedūru publiskā privātā partnerība, kas paredz, ka tādā gadījumā līgums ir uz 20 gadiem slēdzams. Tā kā šī iespēja jau pastāv no 2010. gada, diemžēl praksē konkrētu piemēru, kas būtu beigušies ar pozitīvu rezultātu uz doto brīdi vēl nav, bet visas iespējas ir. Un tāpēc nevajadzētu teikt, ka ir pārāk īsi laiki un termiņi līgumiem. Jo savukārt 3 līdz 7 gadi, tas izriet pirmkārt no augšējā robeža, no iepirkuma likuma, un ja mēs tā godīgi paskatīsimies, cik ir atkritumu savācējuma amortizācijas izmaksas, tad apmēram tas laiks arī taisi nosadzās. Tas būtu par šo iepirkumu daļu. Tālāk bija par šiem iepirkumiem. Tātad runājot par iepirkumiem, es jau teicu, ka ļoti būtiski ir, cik pašvaldība ir atbildīga, un tur nav jārunā par kāršu atklāšanu vai nē. Ir ļoti svarīgi uzstādīt pareizas prasības, atbilstošas prasības, un pretī arī saņemt atbilstošu piedāvājumu. Jo, ja iepirkums ir veidots ļoti vispārīgi, vienkārši savākt tur atkritumus un kaut kādu apjomu un tam līdzīgi, tad, protams, tiek saņemts piedāvājums, kurā ir ļoti zema cena, kas varbūt knapi sedz pārvadājuma izmaksas un tam līdzīgi, un tad pēc tam rodās ļoti daudz problēmas, kā mums rāda praksa. Te pašā laikā, ja pašvaldība ir ielikusi visas komponentes iekšā jau iepirkumā, paprasot, lai tas, kas startē konkursā, to arī atšifrē, ieskaitot gan dalīto vākšanu, visu šo infrastruktūras uzturēšanu un visu pārējo, tad arī atbilstoši piedāvājums noteikti nāks pretī. Lai pašvaldībām būtu vieglāk tikt galā ar šiem iepirkuma dokumentiem, jo mēs zinām no prakses, ka tā dažkārt ir problēma saprast, ko ielikt, ko neielikt no prasībām, kam būtu jābūt obligāti, ko varētu arī izvērtēt uz vietas, vajag vai nevajag. Ministrija arī šī gada laikā izstrādāja, tad augustā ir pieņemta speciāla ministra kabineta noteikumi, kas nosaka minimālās prasības, kas ir iekļaujams iepirkuma procedūras tehniskajā uzdevumā. Ar piebildu vēl, ka šie noteikumi arī paredz tās minimālās prasības, kas ir jāieliek līgumos starp pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju un starp iedzīvotāju mājasaimniecību, tātad atkritumu radītāju un atkritumu apsaimniekotāju. Jo arī tur mēs saskatījām savulaik, ka ir diezgan liels problēmas, jo notiek noslēgts līgums, mēs jau arī zinām, ka nevienmēr tie mazie burtiņi tiek līgumā izlasīti, bet tai pašā laikā dziļi nevērtēt, kas ir noteicis kādas tiesības un pienākumi gan vienai, gan otrai pusei. Un, lai izslēgtu visus šos te problemātiskos jautājumus, lai viņas varētu pēc iespējas efektīvāk risināt, tātad ministrija ir strādājusi, tāpēc arī ir šie noteikumi. Un daudzas lietas faktiski no normatīvās bāzes mums jau šobrīd ir, tikai vajag attiecīgi rīkoties un pieņemt atbildīgus lēmumus. Jā, paldies. Un saistībā ar iepirkumiem varbūt, ka vēl ar Agensela pārstāvjiem ir kāds vārds vai Ir nepieciešami vienkārši skaidri noteikumi, nekā vairāk. Mums ir skaidrs piedāvājums. Jā, droši. Varbūt tomēr neliela pieredze arī, visam īsti centīšos saistībā arī to repliku, kas bija, un saistībā ar privāto partnerību publisko. Ja? Mums šī ideja arī patīk, un es aicinātu viņu vairāk, varbūt arī kā vienu no variantiem, un izskaidrošu, kāpēc mēs Valmiera realizēja laikam vienu no pirmajiem Latvijā publiskās partnerības projektiem, bet tas gan bija siltuma ražošanā, tas bija tālajā 2007. gadā. Un kāpēc mums arī tas patīk, pašvaldība palika uzņēmumā ar iespēju tomēr pieskatīt, kā šis sabiedriskais pakalpojums tiek veikts. Mēs ļaujam uzņēmējiem pelnīt, bet kontrolējam pelnīt, saprātīgi šī peļņas daļa ir, ja, un pie viena mēs arī visu laiku zinām, kas tomēr šajā sabiedriskā pakalpojumā notiek, jo sabiedriskais pakalpojums arī šeit tomēr ir ļoti sociāli atbildīgs par to, kas un kā.
Bet rūp tā pieredze, kāpēc es arī aicinātu visus tomēr aktīvāk pie šī arī stāstīt visiem un teikt, ka tas ir viens no risinājumiem, kā mēs kaut ko varam izdarīt, ir tas, ka tajā brīdī, kad mēs šo lēmumu pieņēmām, personīgi es veselu gadu sēdēju visās tiesības sargājušās institūcijās ar jautājumu, kāpēc man tas ir izdevīgi. Un tas, kad es visiem stāstīju, ka tas ir, ka mēs darām visu, lai pilsētai būtu apkur nodrošināt un tā tālāk, neviens man neticēja. Un tajā brīdī, kad mēs to projektu palaidām ar veselu gadu kavēšanos, ja iedzīvotāji sāk maksāt 15% lētāk par siltumu, tas neinteresēja absolūti nevienai institūcijai un arī presē tas neinteresēja. Tā kā šī ir tā rūptā pieredze, un ja man prasa, vai es personīgi gribu taisīt tagad privātās partnerības projektu, es atceros to rūgto pieredzi, man gribās teikt, nu zināt. Paldies. Jā, labi, paldies. Tā es jūtu, ka ir vēl kāds jautājums. Es pateikšu no vietas, ka zinu, ka Finanšu ministrija tūlītās vērs vaļā PPP likumu, tāpēc tā varbūt ir iespēja kopā arī nozarē iet un ar saviem priekšlikumiem kādā veidā šo procesu tomēr var padarīt arī vienkāršāk. Jā, paldies par pētīgo komentāru un ieteikumu. Un tad varbūt mēs varētu virzīties tālāk tad uz otro šī jautājuma paneļa diskusijas bloka daļu, kas ir saistīts ar izlietotāju iepakojumu apsaimniekošanu. Skaidrs ir tas, ka mani kolēģi jau savā prezentācijā šo problēmu akcentēja diezgan plaši. Tas ir saistīts ar prasībām, kas ir nepieciešams, lai uzsāktu darbību iepakojuma apsaimniekošanas tirgu, un tāpēc būtības ir šī prasība par šiem 50 laukumiem, lai nosaktu visu Latvijas teritoriju, un 3 no šiem laukumiem ir jābūt katrā reģionā. Līdz ar to tad pirmais jautājums ir vairāk saistīts ar šo faktisko, respektīvi ar šo faktisko izpildi šim konkrētajam nosacījumam. Un otrs jautājums var būt saistībā ar to, vai varētu būt kaut kādi citi mehānismi, kā nodrošināt šo geogrāfisko pārklājumu. Jā, un tad es varbūt arī došu vārdu paneļa diskusijas dalībniekiem. Un droši vien, ka sākumā tad nozara uzraukošās ministrijas pārstāvē Rudītē Veserē. Paldies, tātad runājot par izlietoto iepakojumu un šeit identificētajiem, jeb akcentētajiem problēmām, kas praktiski nav nekas tāds būtiski jauns. Mēs, protams, zinām, ka ir zināms problēmas, tāpēc mēs pie tā esam arī diezgan nopietni strādājuši. Pirmkārtām jau uz doto brīdi ministra kabinetā atrodās jauna noteikuma attiecībā pār atkritumu savākšanas vietām, ja tātad konkrēti pasakot, kādas ir šīs vietas, vai tās ir tie laukumi, punkti, kam tur ir jābūt, kādas ir šīs prasības, jo spēkā esošie noteikumi ir visnotaļ tādi ļoti vispārīgi un kā prakses pierādījumi nedod to labāko efektu, un tāpēc arī tapa jauni, kur arī ir pateikts, kas kurā vietā ir nododams, kam kurā vietā ir jābūt pieņemam un kādas ir iespējas ar šiem konteineriem, vai vienmēr konteinerā ir tikai viens materiāla veids, ja vairāk materiāla veidi var būt arī kopā. Jo jebkurā gadījumā viņi tiek pāršķirot pēc savākšanas no iedzīvotājiem vai no laukumiem. Un arī tātad šai noteikuma projektā ir paredzēts tās aspekts, kad par šo līgumu slēgšanu, par ko bija runa, kad var izvēlēties slēgt, neslēgt laukuma apsaimniekotājs un pēc saviem kritērijiem izvēlēties, ar kur viņš slēgs līgumu. Tātad arī šī problēma tiks risināta ar šiem noteikumiem. Bet, protams, kā ar to viss arī neapstājās, mēs strādājam tālāk arī pie šī jautājuma, kas tikko tika izskanējis par 50 laukumiem vai 50 vietām un 3 laukumiem. Tas ir jautājums, kas ir jātīst tālāk. Protams, kad jābūs arī atbilstoši priekšlikumi, kas parādītu, ka varētu būt citādāk novērtējums šis geogrāfiskais pārklājums. Jo noteikumi ir tapuši pirms zinām laika, kad jāatzīmē, ka dalītās vākšanas laukuma un punktu Latvijā bija uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Šobrīd mēs jau runājam par citu situāciju un runājam varbūt, ka mums ir vēl daļa pašvaldības, kur varbūt nav viss tik lielā klāstā šis pakalpojums iedzīvotājiem, ka vienkārši viņš ir jātīst tālāk, kas ir paredzēts arī atbalstīt no
Eiropas fondu līdzekļu puses. Tas nozīmē, ka tālāk ir jādomā, kādā veidā to attīstīt uz priekšu, un tā tad varbūt tie nav 50 pašvaldības, bet tas ir pilnīgi cits rādītājs, kas jau ir atbilstoši šodienas situācijai un šodienas reālai situācijai, kāda viņi ir. Jā, paldies. Un tad tālāk es došu vārdu varbūt nozares pārstāvjiem par to, teiksim, ar kādām problēmām, teiksim, šajā jomā vai jautājumos ir nācies saskarties, vai, teiksim, kā šī barjera tiek vispār vērtēta. Principā tā, ka tiekam galā, strādājam, bet vairāk jau problēma ir iedzīvotājos, ka viņi ir jāpārliecina, ka viņiem tas ir jādara. Jo tagad, piemēram, iezīmējās tāds trends būvēt visādas tur šķirošanas līnijas modernas, kur tā izēja nav tāda, jo jāšķiro ir iedzīvotājiem. Tur ir tas efekts. Jo, piemēram, jūs varat paņemt kādu miskasti, ieliet tur kečupu, uzmešu protes, un kas tur par rezultātā pa materiālu iziet? Nekas. Un tas iezīmējās, ka mūsu uzņēmēja vide grib šķirot pirms apglabāšanas, bet ir tieši jāmotivē cilvēku to darīt mājās. Tas ir vienīgais, kas ir pēc. Jā, paldies. Un tad droši vien vēl arī pašvaldībām vērts, teiksim, ja ir bijusi kāda pieredze, teiksim, šajā jautājumā, vai ir kāda saskarsme ar problēmām? Jā. Es pavisam īsti tur problēmu šajā jautājumā nesaskatu. Tur varbūt ir vairāk vēlme tā, ka nav bieži vien ir īsti nesaprašana, kurš uz kurieni ko vedina, vai vēlme ir tiešām noglabāt, vai viņš kaut kur tā tiek noglabāts, kur mēs visi nezinām, kur tas notiek. Un šeit jāsaka arī, ka daudz tiek eksportēts, daudz tiek importēts, turp šurp, varbūt tas ir tikai uz papīra, lai parādītu, kur reāli tas viss fiziski dabā paliek, it kā. Beigās tas ir tikai uz papīra, un te es arī teiktu, ka tur ministrijai daudz būtu pie tā viss jāpiestrādā. Jā, paldies. No mūsu pieredzes varbūt ir tas jautājums, ka ja mēs skatāmies tiešām uz to dokumentu, kas ir saucas atkrituma apsaimniekotāja apliecība, kur to jāsaslēdz 50 līgumus, apbrauc cilvēks saslēdz. Faktiski saslēdz 50 līgumus. Rezultātā fiziski darba nenotiek. Jā, jo tajos 50 punktos, varbūt kādos 7-8 kaut kas tiek pieņemts, bet tas tiek pieņemts tajos punktos. Tā persona, kura uzskata sevi par atkritumu apsaimniekotāju, viņa nestrādā tajos punktos. Un tāpēc īstenībā šeit ir jautājums par to, vai vispār vajag šo regulējumu, kas ir tie 50 punkti, vai var viņus vienkāršot, jā, un ja persona, kura grib iesaistīties otrreizējo materiālu vai bioloģiski noardāmo atkritumu pārstrādē, viņam ir jāiesaistās uz vietas, un viņš pats konkrēti redz. Ja viņš var paņemt iepakojumu, salasīt no tipogrāfijām avīzes un nodot, tas bija gan Valmierā, gan tagad arī Daugavpilī ekolates ražošanai, tad kāpēc ir jāmeklē kaut kādi 15 ceļi, 15 risinājumi, caur kaut kam ir jāpārdot, ja viņš zina, kur paņemt un zina, kur aizvest nodot. Tātad viņam ir jābūt tiesībām to darīt. Un tad tas būs visstīrākā konkurence savā starp personām, kuras zina, kā paņemt naudu un nopelnīt naudu. Ja? Un nevajag tās atkritumus bāzt iekšā vienā konteinerā, nešķirotās atdzīves atkritumu sadaļā, jo atkal mēs sajaucam divas lietas. Mēs skatāmies varbūt par šauru iedzīvotājus, bet ir vēl viena liela kategorija, kas ir uzņēmēji, pārstrādātāji uzņēmēji, ražotāji, kuriem paliek pārstrādes pārpalikumi. Jā, un šodien jūs vairākas reizes nosaucāt 18. panta 10. daļu. 18. panta 10. daļā arī bija par to, ka uzņēmējiem ir tiesības slēgt līgumus par to atkritumu sadaļu, kas ir atbrīvota no DRN. Bet problēma jau bija tāda, ka noslēdza gan līgumu par DRN, gan par sadzīves atkritumiem, kas nav pieļaujams likuma normā. Un, lai nebūtu šīs traktēšanas, paņēma izsvītroja visu normu. Palika 20. panta 4. daļa, kur ir atkritumu rādītājs, kurš ir dalīti salasījis savus atkritumus
viņus var nodot personai, kur ir A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja. Pamēģiniet viņu saņemt. Jūs mūžā viņu nesaņemsiet. Tad priekš kam to vajag turēt likumdošanai? Ja ir tāda norma, kura atļauj man dalīti salasīt atkritumus, iedodiet normu, kur pretī ir uzņēmējs, kuru mēs vienkārši varam atdot un varbūt viņš pat nopirks no mēs. Ja? Bet mēs pasakām, nē, pārdot nedrīkst. Drīkst tikai atdot bez maksas. Vai vēl vajag piemaksāt par to, ka no tevis paņems. Tā ir tā problēma, kas šobrīd ir īstajā situācijā. Paldies par, es domāju, ka noteikti replika būs no ministrijas puses. No ministrijas puses tiešām būs replika. Pirmkārt, komentārs attiecībā atdot un pārdot. Šāds ierobežojums nevienā normatīvā aktā nav, kas pateic, ka drīkst atdot tikai par velti. Un saņemt A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju, tiešām tas ir ļoti nopietnas uzņēmums, kas nodarbojas ar reālu pārstrādi, pienācīgos apjomos, un tad mēs runājam tur, kur pārstrādā, piemēram, petpudeles, papīru un tā tālāk. Skaidrs, ka jebkura fiziska persona tādu neizveidos, un šeit ir jādomā daudz plašāk. Līdz ar to, protams, šī norma par 20. pantu viņa ir, un tā ir taisnība, un to var izdarīt, ja ir pretī, kur to nodot. Tātad uzņēmums. Līdz ar to, teikt, ka tur ir kaut kas liekas likumā, īsti negribētu piekrist tam. Varbūt mazu repliku, ja? Ļoti īsti, ja? Ja mēs skatāmies, tagad atgriežamies pie vienkāršā iedzīvotāja, kuram mājās ir 5 kg avīžu, kur viņš viņus liek? Viņš viņus vienkārši izmet miskastē. Ja? Vienkāršais iedzīvotājs. Katru dienu viņš viņus nevāc. Viņš viņus samet vienā, paskatieties daudz dzīvokļu mājas, paskatieties citu, paskatieties piemērus no lielākajām pilsētām. Var skatīties mazākas pilsētas, kur ir mazāk iedzīvotāji, kur ir 6, 7 dalītu atkritumu savākšanas laukumi, kur bija ļoti laba pieredze iepriekšējo fondu apgūšanā. Tas viss ir bijis. Bet ir arī otra medaļas puse, kur ne speciāli neveido dalītās atkritumu savākšanas laukumus, tāpēc, ka visu šo pakalpojumu sniedz poligons, un tā raize, par ko šobrīd arī runā atkritumu apsaimniekotāji vai atkritumu tirgotāji, kuri eksportē to produktu, kas ir eksportējams, ka mīļie cilvēki, to, ko mēs dabujam ārā no miskastes, viņam nav vērtības. Tā vērtība ir nulle, un pievienoto vērtību, ko var dabūt ārā no produkta, kuru varētu dabūt iepriekš, būtu daudz lielāka un daudz vērtīgāka, nekā mēs viņu dabujam no tās daļas, kas mums atnāk poligonā šķirošanas, tajā saucamajā šķirošanas līnijā, jo poligonos nav šķirošanas līniju. Poligonos ir pirmsapstrādes līnija apglabāšanai. Ja? No turienes mēs dabujam tikai DRF. Ko ar viņu darīt? Arī mēs neviens nezinām, tāpēc, ka viņam nav pielietojumi. Jā, paldies. Es jūtu, ka zāle ir ļoti nocirkusies pēc jautājumiem, bet neliela replika, es saprotu, ka vēl no... Jā, pirmkārt par DRN, ko jūs minējat, ka jūs neziniet, ko ar to iesākt. RDF, jā, tad es atvainojos, jā, vajadzētu precīzāk varbūt. Bet runājot par šīm lietām, ko jūs sakat, ka nevajag no iedzīvotājiem, vajag paņemt tikai no komersantiem to, kas ir, teiksim, papīrs, viss pārējais, un iedzīvotājiem neko nevajag vākt, nevaram jums piekrist, jo mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, un šobrīd jau arī OECD dalībvalsts, un kā dalībvalstīm mums ir zinām pienākumu. Un, protams, paņemt no ražošanas vai no tirdzniecības šādu sadaļu ir visvieglākais, un tas praktiski arī ir vislētākais, un tur būs tīrs materiāls un nav tas sevišķi pūles jāpieliek. Bet mums kā dalībvalstī ir pienākums no iedzīvotāju paņemt, un tāpēc ir šis nosacījums par geogrāfisko pārklājumu. Tas varbūt tīri, lai būtu vairāk precīzāka informācija par to, kāpēc ir tāds vai savādāks prasības. Es piedošu, varbūt jūs nelīdz galam saprotat to, ko es pateicu, ja? Ļoti īsi, ja? Ka mēs aizmirsām par iedzīvotāju. Ka mēs aizmirsām tieši par iedzīvotāju, jo tam iedzīvotājiem, kuram ir šobrīd vismaz drusku atkritumu, ne atkritumu, bet otrreizējā materiālu, un kur viņš varētu nodot nevis lielajiem apsaimniekotājiem, bet kaut kādam lokālajam, kurš ir uzņēmējs, un kurš uzņēmējs tālāk strādātu, to mēs nedarām. Droši vien, ka tu šajā jautājumā vēl dziļāk izpēti un daudz jautājums par pašvaldības atbildību par saviem iedzīvotājiem. Tad varbūt es no zāles, es jau dzirdu čalas un droši vien, ka daudz arī jautājumu, tā kā tad... Jā, es esmu no Salaspils un gribēju
pateikt to, ka mēs jau ilgstoši nevis cīnāmies, bet mēģinām iedzīvotājs pārliecināt, lai viņi šķiro. Un mums ir ļoti jauka sadarbība bija ar Agnes Els, kura mums visādi atbalstīja. Mums ir vismaz jau 70 dalīto atkritumu laukumu, kurā tiek šķirot tātad papīrs, stikls, pētpudeles. Metālu mēs atteicamies, jo tas tiek aiznes tāpat. Mums 3 gadu laikā no 3,9% šo šķiroto atkritumu palielinājās līdz 12%. Un tas ir tikai tāpēc, ka tiešām bija ļoti laba sadarbība un pašvaldība katru gadu būvē 3 jaunus dalīto atkritumu laukumus. Tad jāapsaimniekotājs slēdz līgumu par šo laukumu apsaimniekošanu. Tā kā es domāju, ka ar iedzīvotājiem strādā var ļoti labs rezultāts panākt. Paldies. Jā, paldies par repliku. Varbūt ir vēl kādi jautājumi vai citi komentāri. Vai... Ja nē, tad noteikti jautājums var uzdot arī citās formās un, teiksim, arī komunicējot gan ar ministrijas pārstāvjiem, gan ar pašvaldību pārstāvjiem, gan aktīvu komunikāciju mums vienmēr ir arī ar nozares pārstāvjiem, varbūt citos jautājumos. Bet tad nobeigumā pēc būtības tas, ko es droši vien gribētu, lai no šodienas katrs mēs paņem sev līdzi, ir tas, ka tik tiešām kā tika uzsvērts sākumā, tad atkrituma apsaimniekošana ir tā joma, kas stāv ļoti lielu izaicinājumu priekšā. Un tad ir jautājums par to, ko darīt tālāk, kas ir tas, kur mēs gribam nokļūt un kas ir tas ceļš, kuru iet, lai tur nokļūtu. Un vismaz klausoties arī, teiksim, gan prezentācijas, gan diskusiju, tā doma, kas man radās, ka pēc būtības tas, kur mēs vēlamies nokļūt, ir konkurētspējīga atkrituma apsaimniekošana, konkurētspējīgas atkrituma apsaimniekošanas tirgus Latvijā. Un kā tad to izdarīt, ir visticamāk ņemt zināšanai visas tās lietas un problēmas, ko mēs identificējām šeit, un skatīties varbūt ar skatu nākotnē un ņemt vērā tieši šo konkurences problemātiku šajā jomā. Jo tas arī, teiksim, ko mēs dzirdējām šodien, ir tas skaidrais celiņš, kas tad būtu, teiksim, pašvaldībai jāaiziet, lai darbotos veiksmīgi šajā konkrētajā jomā. Un pirmais, teiksim, šis ceļa posms ir skatīties konkursa virzienā, darīt visu iespējamo, teiksim, lai gan šos nosacījumus padarītu skaidrus un saprotamus, lai varbūt mēģinātu pēc iespējas padalīties ar pieredzi, ievākt pieredzi no citām pašvaldībām un izveidot ļoti skaidru un saprotamu šo iepirkumu dokumentāciju. Domāt par to, kā padarīt šo procesu tādu, kā arī Daugavpils domas pārstāvis minēja, ar atklātām kārtīm, nevis kaut ko slēpjot azotē. Un līdz ar to tad, tikai tajā brīdī, kad tiek identificēta kaut kāda problemātika un tirgus kļūda, un šis iepirkums, teiksim, tiešām ir bijis neveiksmīgs un nevienu uzņēmumu nav iespējams atrast, kas būtu gatavs šo pakalpojumu piedāvāt, tikai pie tā nosacījuma varbūt lemt par to, ka ir nepieciešams pašvaldībai pašai darboties šajā tirgū uz in-house principu pamatu, vai šeit izskanēja arī domas par dažādiem citiem risinājumiem, par publisko-privāto partnerību, jā, cik tas varbūt, kāda varbūt ir pieredze bijusi līdz šim, vai, teiksim, kāda tā varētu būt, tas ir cits jautājums. Bet, droši vien vienīgais, ko es varu teikt, ir paldies, ka bijāt šodien šeit klāt diskusijā, gan aktīvi piedaloties, gan arī aktīvi klausoties un ņemot varbūt kaut kādas atziņas sev līdzi, un tad, droši vien, kad ķeramies klāt pie darba, un tad mēģinam skatīties nākotnē. Es došu vārdu arī nākamā, bet tas, ko es gribētu veicināt, ko mēs šodien redzējām, ka, manuprāt, viens no būtiskākajiem ir tiešām sarunāties savā starpā un risināt šīs problēmas sarunu ceļā, varbūt ne tikai šādu paneļu diskusiju ietveros, bet ikdienā un meklēt šos labākos risinājumus, lai tirgus kopumā strādāt. Es tomēr gribu izmantot iespēju arī pajautāt, būs viens jautājums konkrēts padomē, bet es izstāstīšu kāpēc. Un pa citu tēmu, bet tieši tā kā Valmieras pašvaldības uzņēmums mūsu uzdevumā iesaistījās konkurencē, tātad, bet jautājums par citu tēmu, takši, kas ir tagad ļoti aktuāla tēma.
3 gadu atpakaļ mēs sapratām, ka taksometru pakalpojumi mūs neapmierina pilsētā, jo ļoti daudz bija treniņu biksēs ar cigaretes zobos un iedzīvotāji sūdzējās. Uzlikām pa pienākumu pašvaldības uzņēmumam šo pasākumu taisīt. Tik iegādāti 6 taksometri. 3 gadus esam nostrādājuši ar 6 taksometriem. Katru gadu esam nomaksājuši 60 000 eiro nodokļos no 6 taksometriem. Bet zaudējumi katru gadu ir 50 000. Tagad mēs mazliet pavērojam, protams, dalībnieks apulcē mēs pieņemam lēmumu, ka vairāk mēs zaudējumus nevaram ciest, tā kā kvalitāte takšiem ir pacēlusies. Bet 2 citas situācijas, ko es gribu jums izstāstīt. Tātad pirmais, kas mums vienkārši tā fenomenāli satrauc, kad mēs paskatījāmies, tātad Valmierā 15 komersanti veik šos pakalpojumus. Tātad mēs esam ielīduši baigā tirgu iekšā. 4 no viņiem maksā nodokļus vispār. Izdodot šīs te licences, ko pašvaldība izdala no vida, mums atnāk izziņa, ka visi nodokļi ir nomaksāti. Ja pareizāk sakot, ja nemaksā neko, tad, protams, kad parādā viņu valstī nav. Tātad, mīļā valsts 60 000 jūs vairs nesaņemsiet no šiem 6 taksometriem, bet otra lieta, kas man ļoti satrauc, tad šie 6 taksometri nobrauc 12% no visas Latvijas oficiāli uzrādītā nobraukuma. Man šeit jāprasa konkurences padomē. Mēs 8. daļu tirgus turam ar 6 takšiem, vai mums nav jāprasa īpaši atļauja, lai iziet no šī tirgus, jā. Paldies! Bet es varbūt tomēr gribēju atgriezties pie mūsu tēmas mazliet, jā. Un skatoties uz to sadaļu, kas ir tiešām beigās, uz ko mēs visi tiecamies, jā, tā ir vide. Un vidi var sakārtot tikai tad, kad ir atkritumu pārstrāde, reģenerācijā vai pārstrāde. Tad ļoti gribētos novēlēt, lai ministrija piestrādā pie tā, ka iekasētais par importu iekasētais dabas resursa nodoklis nonāk tieši līdz pārstrādātājiem un tas, kurš reģenerē. Nevis kaut kur pa ceļam sadala un pārdala un mēģina kaut kādos ceļos iet, bet lai konkrētais dabas resursu nodoklis, kurš ienāk par importu, nonāk līdz tai personai, kura ir pārstrādājusi tonu atkritumu. Tad šī sistēmā ieviesīsies kārtība, un jūs redzēsiet, ka vairs nebūs ieinteresētās personas, kuras vedīs ārā un eksportēs, bet radīs šeit uz vietas darba vietas, un šie cilvēki būs konkurētspējīgi un saņems labus atalgojumus, jo valsts būs atbalstītājs ar savu nodokli, kuru viņa iekasē. Paldies, un droši vien mums kaut kā šai diskusijai tomēr punkts ir jāpieliek, ka mēs saprotam, ka mēs varētu runāt daudz un diktu un problēmu šeit patiešām pietiek, bet varbūt to atstāsim uz kādu citu reizi, jo mēs tiešām jau esam visu jūsu laiku diezgan ilgi aizņēmuši, un tā kā es gribētu teikt, ka tomēr paldies un turpināsim šīs diskusijas varbūt arī vēl kādā citā fórumā. Paldies! Paldies visiem!